Kā liecina izzīve veiktā aptauja, kurā piedalījās 40,000 respondentu, 70% no aptaujātajiem neuzskatīja, ka bērnu drošība internetā būtu problēma. Bet mēs taču ar jums zinām, ka internets ir pilns ar dažādu veidu saturu, kas nav domāts mūsu bērnu acīm un prātam. Turklāt bērni paši sēžot pie datora nemaz nepiefiksē, cik daudz laika viņi tur pavada, un mēs vecāki bieži vien arī neapskatāmies, ko tad īstenībā viņi tur dara un ko viņi pēta. Aptaujātie vecāki, kuriem tā šķita problēma, šo jautājumu risina divos veidos. Pirmais – skaidrojošais, un otrs – vienkārši pie internetam tiek nogriezta. Bet vai tas ir efektīvi? Pavisam nesen mēs testējām vienu interesantu iekārtu. Tas ir bezvadu maršrutētājs Fritzbox, kurā izrādās ir iestrādāts arī dažādas funkcijas, kas atvieglo mūsu rūpes par bērnu drošību internetā. Kas tās ir par funkcijām un kā tās lietot, par to jums pastāstīs mans kolēģis Jānis. Izglītošanas un audzināšanas darbs, protams, ir visa pamatā, taču reizēm nodara kāds tehnoloģisks palīglīdzeklis. Piemēram, iespēja noteikt, kad un cik ilgi mūsu bērns mājās var lietot internetu un kādas interneta vietnes viņam nebūs pieejamas. Lūk, lokālajā tīklā pieslēgts Fritzbox bezvadu maršrutētājs un mūsu klēpdators, ar kuru esam pievienojušies pie šī tīkla. Interneta pārlūkā atveram vienkārši iegaumējumu adresi fritz.box. Kreisās puses izvēlnē ņemam sadaļu internet, un tad turpat zemāk izvēlnē klikšķinām uz sadaļas Filters. Šajā sarakstā jūs redzat visus datorus, kas visbiežāk lieto jūsu mājas vai biroja tīklu, un redzat arī tos, kas tieši šobrīd ir aktīvi pieslēgušies. Labajā malā pie bērna datora nosaukuma klikšķinām podziņu Edit, un jaunatvērtajā lapā ar ķeksīti aktivizējam piekļuves noteikumus. Access Rules Enabled. Tālāk jau varat nedēļas kalendārā iezīmēt laikus, kurā bērns varēs tikt pie interneta. Labajā malā varam norādīt, cik vispār kopsumā stundas dienā bērns varēs piekļūt internetam. Zemāk varam aktivizēt filtrus, kas nosaka, piemēram, kurām lapām bērns vispār var piekļūt, vai arī gluži otrādi tieši kuras lapas ir aizliegtas. Un ja nevēlamies, lai bērns izmanto, piemēram, torrentu lejupielādes, arī to šeit ir iespējams ierobežot. Starp citu, šādu Fritzbox bezvadu maršrutētāju savā lietošanā jūs varat iegūt bez maksas, ja izvēlēsieties Easy Prime vienotā mājas komunikācijas tīkla pakalpojumu. Mūsuprāt, šīs ir ļoti ērtas un vienkāršas Fritzbox maršrutētāju funkcijas, kas vecākiem ļauj ierobežot bērnam iespējas piekļūt pie nevēlama interneta satura.